Tā puiši meitenes, labadiena. Nu, klausaties, šodien iegāju Amazonē un iegāju Deutschland, Vācu Amazonē un piereģistrēju sev profilu un noskatījos tādu, kā lai saka, nu, šito ielu sludinātājiem ir tas megafoniņš tāds, var sakot, pieliek pie jostas, skaļrunīts melns, tad laikam vadiņš, ap galvu tievs tas mikrofoniņš pie mutes un kaut kādā vienā ausī tur kaut kas tur, nu, var sakot, tā kā tāds komplektiņš. Rakstīts gidu, treneru, tur tiesnešu un sapulču vadītāju, var sakot, šitas te, nu, lūk, tā kā atdevu 54 eiro ar visu piegādi uz Latviju. Tā kā iztērēju 54 eiro dieva darbam. Un, kā jūs redziet, arī manos video varēja redzēt tos tēkreklus. Katrs tēkrekls izmaksāja 25 eiro. Tātad 25 un 25, tas ir 50 un šeit 54, redziet, 104 eiro jau. Tā kā sludināt evaņģēliju nemaz arī nav pa brīvu. Lūk, tā kā tāds gribēju padalīties ar īso ātro ziņu, kad 29. datumā sola būt Jelgavā. Nu, redzēsim, atnāks paziņojums, kad varu iet saņemt. Un tad, protams, nu, patrenēšos šeit pie sevis laukos un kā es teicu, jāiet ir, nu jā, mans slepenais plāns ir, es ceru, ka jūs vienam neteiksiet, mans slepenais plāns ir iet pie šitā te, kad atbrauks akal uz Rīgu, tas tur, kā viņu sauca, Ozoliņķēvičs Modris, kuru džeku ir atsaucis. Nātan Morisu. Nu, nezinu, apskatīšos, varbūt, ka es ātrāk tikšu pie runas, bet ir plāniņš aiziet pie tās halles, kur viņi tur sludinās, kur tas būs, neesmu vēl pētījis, bet tādā vietā, kur, kā saka, ir kaut kāda sabiedriskā zona, kur drīkst stāvēt un sludināt, lai es neesmu kaut kādā privāta īpašumā, jo arī Amerikā ielu sludinātāji sludina, tur, kur ir, nu, vai no ar saimniekiem ir sarunāts, vai tā ir, kā saka, visas sabiedriskā, tur ietve, iela, nu, kur, kas pieder visai sabiedrībai, un tādās vietās likumi viņiem Amerikā ļauj, un arī es ceru, ka Latvijā ir, jo es redzu kaut kādu tur viens otrs Ukrainis te nesen kaut ko rādīja, sludināja, bija atbraucis kaut kādā Vecrīgā, es nezinu, kur viņš tur uz laukuma stāvēja, bija mikrofons ar vadu, tumba liela un sludināja, laikam, krieviski vai kā viņš, Ukrainis. Nu, tas tāds, tāpēc es tā saprotu, ka Latvijā drīkst un var. Nu, nezinu, mēģināsim. Gribu iet pie šitā te, pie Nātan Morisa, jo man vēl ir jāizpēta, bet kā es tur jau esmu ielicis jau savā kanālā Darbnīca, šobrīd jūs skatāties manu rezervis kanālu Pagano, bet manā tajā pamatkanālā ir par Nātan Morisu, kad man ir aizdomas, es vēl izpētīšu, kad ja viņš ir tas, kurš tur uztaisa zālē histēriju un masu psihozi un kā saka, pūļa ietekmi, un tad tur saka cilvēkiem, kurš te kaut ko nāks un pieņems sakal 200 gramu jēziņu, tad es būšu ārā ar pareizajiem plakātiem, pagaidām neteikšu ar kādiem, viss tipogrāfējās, printējās, drukājās, baneri, viss top, viss. Kā saka, Andžus gatavojās, Nātan Moris, ja es papētīšu iepriekšējo gadu, vēlāk ieiešu šodien YouTube, apstīšos, ko viņš ir darījis iepriekšējos gados, es tur apstījos viņa ārzemju kaut kādas turnejas, bet jāapskatās, kā ir bijis agrāk, jo viņš Latvijā Nātan Moris esot sludinājis tur 2 vai 3 vai cik gadus tur, nu, bijis. Gribu redzēt, tā kā, ja viņš liks kaut kādu grēcinieka lūkšanu, kaut kur kaut kādam kaut ko atkārtot aiz viņa, ja tas tā būs, nu, tad 100% es ar saviem plakātiem, ar saviem megafoniem būšu ārā pie halles un došu džasu par to, ka grēcinieka lūkšana ved uz elli un tā nav jaunpiedzimšana. Nu, kaut kā tāda jaunās ziņas 29. ja saņemšu, noteikti demonstrēšu jums un uzlikšu uz ausīm, ap ausīm un parunāsim te skaļi, patestēsim pļavā. Nu, tādi jaunumi ir, tā kā 18 vatīgs, baigais šitas te ir nopirkts. Aizmirsu brendu pagaidām, bet, nu, jā, izskatās kā labs.